Kā sākt lietot VTUA e-pakalpojumus? Lai sāktu lietot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras e-pakalpojumus attālināti, jāpiereģistrējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē. Visvienkāršāk piekļūt zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnei var no VTUA tīmekļa vietnes. Atverot kādu no interneta pārlūkprogrammām, tajā ierakstām adresi vtua.gov.lv, izvēlamies sadaļu pakalpojumi, pieteikt pakalpojumu. Kad esiet nospiedis uz sadaļas pieteikt pakalpojumu, tīmekļa vietne piedāvās pārliecināties, vai ceļš uz jūsu izvēlēto vietni ir atbilstošs. Pēc pogas turpināt nospiešanas būsiet nonākuši zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē, kurā bez reģistrācijas VTUA pakalpojumi ir tikai apskatāmi. Lai uzsāktu personas reģistrācijas procesu, izvēlamies sadaļu Ieiet e-kabinetā. Jāiepazīstas ar vietnes lietošanas noteikumiem un jānospiež piekrītu. Jāidentificējas ar kādu no piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Kad būsiet to veiksmīgi realizējis, jūs nonāksiet zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē. Tomēr tikai ar personas identifikāciju un bez reģistrācijas attālināta pakalpojuma lietošana nebūs iespējama. Izvēlamies sadaļu Kļūt par ZM klientu. Nākamajā logā jāizvēlas veids – fiziska vai juridiska persona. Jāiepazīstas ar noteikumiem un jāizvēlas piekrist un turpināt. Godprātīgi aizpildām norādītos personas datus, apzīmētie ar zvaigznīti ir obligātie lauki, bez kuriem reģistrācija neizdosies. Pārbaudām atbilstību savadītajiem datiem un saglabājam. Kļūšana par klientu nodrošina iespēju veikt pakalpojumu iesniegšanu iestādei un rezultātu saņemšanu šajā vietnē. Reģistrācija vietnē ir vienreizējs process, jo nākamajā pieslēgšanās reizē vietne jūs atpazīs kā reģistrētu klientu. Pēc reģistrācijas procesa noslēgšanas atgriežamies uz sākumu, nospiežam uz ģerbonis, izvēlamies VTUA un nospiežam uz vēlamo pakalpojumu. Ja rodas kādas neskaidrības par nosaukumiem, apzīmējumiem vai reģistrēšanās procesu, izvēlamies palīdzību. Poga labajā stūrī apakšā un iepazīstamies ar tur norādīto, lai ērti lietot e-pakalpojumus.